Nu, kāpsim ārā, šeit ir mana dzimtene. Šeit ir mana dzimtene, es te piedzimu meža maliņā. Šita ir vislabākā vieta. Tā tai dzīvē ir sanācis, visu skaisto, visu labo iznīcināja ļauns spēks. Un piedošana nevar būt nekad dzīvē tādam jautājumam, kā viņi saka, ka jāpiedod. Kā tad to var piedot? Pa logu redzēju, putniņš nokritā. Es aizskrēju, viņš nav dzīvs. Es saku, kāpēc viņš nav dzīvs? Viņš nosalā. Vārīja zupu un deva tur ēst tie, kas tur strādā. Un mammai iedeva pusdienas, tur šķidrums, kaut kāds kartupelīts un zirga ace. Un mēs redzējām, kā tēvu atved šeit uz to mazmājiņu. Tā bija pēdējā reize, kad mēs redzējām tēvu. Un es tā ļoti labi atceros, ka mēs visi iekāpām tajā mašīnā. Mamma palika. Kad viņš ienāca istabā, kur es biju, tad tas esot mans tēvs. Kā jau viņa mamma vienmēr stāstīja, ka viņš bija gara auguma spēcīgs vīrietis, tad tas bija tāds kā mēs ģimdes. Un pēkšņi es dzirdu, ka mani sauc Brigulīti. Mamma tā man sauca Brigulīti. Es momentā ceļos un eju ārā, jā, mana mamma. Es saku, tu laikam man nezinu, cik ilgi sauc. Viņa saka, es tev vienu vārdiņu tikai pasaucu. Un tu sadzirdēji, kaut kādu brīnumu jau notiek pasaulē.